Mans ķepa cilvēks, nāc blakus man, un māci man, kā būt labākam. Nāc blakus man, nāc blakus man, un māci man, kā būt labākam. Nav viennozīmīga noteikuma par to, cik bieži būtu jāgriež nagi sunim. Katram sunim nagu augšanas ātrums ir individuāls, tāpat arī tas, kā veidojas nodilums. Suņiem, kas bieži staigā pa asfaltu, nagi reizēm nodilst tik vienmērīgi, ka griešana nav nepieciešama. Jāuzmanās ir ar to, ka ne visi nadziņi nodilst vienmērīgi, un pirmais pirkstiņš priekškājām reizēm nenodilst vispār. Kā zināt, ka ir pienācis laiks nagu griešanai? Ja mēs dzirdam, ka dzīvniekam staigājot šie nagi rada skaņu, kā arī, ja mēs redzam, ka dzīvnieka nadziņi ir tik gari, ka jau izmainās gaitas īpatnības. Pārauguši nagi dzīvniekiem var novest pie tā, ka veidojas klibums. Pāraugušus nagus dzīvniekiem ir daudz vieglāk aizlaust, radot sāpīgas traumas. Ļoti būtiski ir izvēlēties kvalitatīvas nagu griešanas šķērītes un piemērotā izmērā attiecībā pret suņa nagiem. Ja pārāk lieli nagi tiks griezti ar mazām vai neasām šķērītēm, viņi lūzīs un procedūra būs ļoti nepatīkama. Ļaujam sunim iepazīties ar nagu šķērītēm. Ja griešana notiek pirmās reizes, ir vēlams arī veikt šo skaņas imitāciju, lai viņš saprot, ka tas nav nekas bīstams, nekas, kas viņu apdraud. Šķērīšu tūmā var novietot kārumiņus. Veicot nagu griešanu maza izmēra sunītim, to droši var paņemt rokās klēpī, lai tas jūtas drošāk. Baltus nagus, jeb gaišas krāsas nadziņus, ir salīdzinoši daudz vieglāk apgriezt, jo var redzēt rozā krāsu, jeb to daļu, kur sākas naga jūtīgā daļa dzīvnadzis. Mēs griežam aptuveni milimetru vai pusmilimetru no šīs rozā naga daļas. Būtiski ir neaizmirst par šo pirmo pirkstiņu, kas visbiežāk ir tikai priekškājām. Šis ir tas nadziņš, kurš pats nenodilst, jo tas neatdurās pret zemi. Griezt tumšas krāsas nagus ir salīdzinoši daudz sarežģītāk, jo mēs nevaram skaidri redzēt, kurā vietā sākas dzīvnieka dzīvnadzis jeb jūtīgā daļa. Tādēļ, uzsākot melnu nagu griešanu, vēlams ir pirmo reizi to darīt pie veterinārā ārsta vai pie profesionāla dzīvnieku friziera. Un, ja mēs to darām mājas apstākļos, vēlams ir griezt ļoti nelielu daudzumu pa mazai daļiņai, lai mēs redzētu, kad sāk pietuvoties naga jūtīgā daļa vai kad dzīvnieks sāk izrādīt diskomfortu. Noteikti procesa laikā uzslavējam sunīti. Brāvo! Ja dzīvnieku visvairāk biedē šī knakšķošā skaņa, tad tās laikā mēs varam skaļi runāt, kasīt dzīvnieku vai teikt imitējošu skaņu kā knakts, 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 knakts. Ar laiku dzīvnieki saprot, ka procedūra absolūti nav sāpīga un ka tā nekādā veidā viņu neapdraud. Vienmēr rūpīgi uzmanam, lai galva ir piefiksēta prom no cilvēka, kurš griež nagus. Lai cik paklausīgs būtu dzīvnieks, nodarot tam nejaušas sāpes, mēs varam izsaukt kādu agresijas reakciju. Brāvo! Jā, gudra meitene! Vienmēr uzslavējam suni par labi paveiktu darbu un sadarbību.